Dāmas un kungi, lūk, arī pozitīvas ziņas ilgi gaidītās. Tātad man ir sasūtījušas jau 7 firmas oficiāli uz oficiālo domas e-pastu tām būdiņām. Un kādas cenas piedāvā tāmēs, lai pārkrāsotu tas, ko doma gribēja par 3000 eiro gabalā vecāķos pārģērbšanās vienu būdiņu pārkrāsot. Ja, kopā 12 gabalus par 36 000. Man tagad ir sasūtīti oficiāli dokumenti no 7 firmām. Piedāvājumi un pat cik viņi ir gatavi vienu testa būdiņu pārkrāsot. Amplitūda ir no 300 līdz cik, kaut kādiem nepilniem 600 eiro par vienu būdiņu. Tātad 6 līdz 10 reizes lētāk. Tas ir oficiālas firmas ar nodokļiem, ar peļņu, ar visu iekšā, ar darbinieku, tur atlīdzībā, viss iekšā, ar materiāli un tā tālāk, pinzelītes nopirktās un pūšama dažādās tehnikās, turklāt piedāvā tur arī viens grafitī mākslinieks pat pieteicās vēl papildus. Lūk, bet tagad mēs saskaramies ar citu problēmu. Mums tagad vajag šādu te būdiņu, tā kā ķipselā ir tāda pat kā vecāķos tur. Jo, ja mēs nokrāsosim vienu tagad, kas tur stāv, piemēram, ķipselā, ja, viņi teiks, ka mēs esam vandālismu, esam nodarbojušies te pašrocīgi un liks droši vien atlīdzināt visas tās būdiņas maksu pirktās. Viņi tur pa sadārdzinātu, kā izskatās, ir pirkuši tā, viņi oficiāli maksā normāli 4000 eiro gabalā. Viņi ir pirkuši doma, kāpēc ir pirkusi izstāst, ka pa 5000 eiro. Un droši vien liks to, ja mēs nokrāsosim, ja, kvalitatīvi, ja, liks teiks, ka tas ir vandālisms, tāpēc neļaus. Tāpēc mums vajadzētu atrast šādu te būdiņu, kur var nokrāsot, kas nav Rīgas domas īpašumā. Ja. Turklāt, kas ir interesanti, man pieteicās no viena firma, kas citā pašvaldībā šādus te darbus ir veikusi. Arī tur pa 300-400 eiro būdiņas ir krāsojuši tieši tādas pašas galvas, ka, iedomājieties, un kāds te Rīgā ir, kāds gribējis ir uzvārīties. Turklāt es domāju, ka neviens pat neko te krāsot netaisījās, tā vienkārši tāda pozīcija budžetā, kuru mēs joprojām neesam redzējuši. Mēs tagad gribam savākt visu lielo budžetu, lai atrastu 101 šādu te lietu. Bet, lūk, labas ziņas, jā. 24 stundu laikā, pirmajā dienā man jau pieteicās 7 firmas. Es domāju, pietiek, tur cenas visas ir krietni lētāk, kā es teicu, vai 6 vai 5 reizes lētāk, vai 10 reizes lētāk, bet, ja, tā kā pietiek, tas ir objektīvi. Tagad mēs redzam, kāda ir tirgus amplitūda, bišķi lētāk, bišķi dārgāk, kādas ir reālās tirgus cenas. Un tas vēl ir firma, tas ir oficiāli. Ja būtu meistars individuālais kāds, ja tur pa vēl uzreiz nāk nost, pavisam citi cipari, tur sākot no 100 eiro, cilvēki gatavi meistari, jā, certificēti, kvalificēti, jā, viss kārtībā ir. Lūk, šāda mums te ir realitāte, un iedomājieties, tas uz kaut kādām strunta būdiņām pieliek vienu nulīti klāt, tad kas tad ir uz visiem pāriem miljoniem un miljardiem? Rezultāts ir Daugavā, tagad Pāles ierakts ir pa 20 miljoniem, vai tur tas ķirša veloceliņš uz nekurienu, kas iet debesīs augšā pa 1,6 miljoniem tikai, jā, to viņi saka, tas mazasot, tas jau vispār nekas nesot. Visam ir jāņem viena nulīte Latvijā nost, vismaz. Tad mēs iegūstam reālo, kā tagad arī pierādījās, tirgus cenu. Bet lūk, vēlreiz, tātad mums vajag atrast šādu te ģērbšanās būdiņu, kur varam atrast, varbūt privātā teritorijā kāda vai kaut kur ir kādā. Tagad arī nav steiga, tagad augstumā nevar krāsot, bet būs siltāks. Nokrāsosim, parādīsim, noliksim blākus visu, lai parādītu, ka reka doma krāso pa 3000, un te var mierīgi, es nezinu, pa 3, pa 4, pa 500 nokrāsot tieši tādu pašu rezultātu. Ar tieši tādiem varam identiski, varam pagaidīt, ka viņi nokrāsos, un tieši tādiem pašiem materiāliem tādā pašā visu nokrāsot arī 10 reizes lētāk. Ko mēs ar šo te pierādām? Beigās secinām, ka nav nemaz tik labas šīs te ziņas, varbūt šīs izrādās tāpat sliktas ziņas. Viss ir slikti Rīgā. Mums te, diemžēl domē, mums ir šāda te, iespējams, manuprāt, korupcija. Lūk, mani sauc Rudolfs Brēmenis, pievienojoties šim te profilam, darbojamies tālāk.